Labdien visiem! Šodien mums ir jauna komplementu mēneša epizode sarunas par un ap klientu apmierinātību. Un šodien es tiekos ar Tavex valdes locekli Viktoriju. Ļoti patīkami. Labdien! Paldies, ka uzaicinājāt. Jā, super. Un mēs gribam šodien parunāt par Tavex, par to, teiksim, ko Tavex dara klientu apmierinātības ziņā, kas, teiksim, varbūt tas, ko jūs dariet, kā jūs dariet kaut kādas interesantas lietas. Ja? Bet es domāju, ka mums jāsāk ar to, kas ir Tavex. Liela daļa iespējams zina, ja? Un, teiksim, arī mana asociācija, protams, ir ar dažādiem naudas maiņas pakalpojumiem, bet es zinu, ka jūs dariet daudz vairāk. Varbūt variet sākumā ieskicēt, kas ir tas, ko Tavex dara un kādi visi tie pakalpojumi. Patiešām tas ir tas, ko mēs dzīvē esam novērojuši, ka mūsu klienti dalās divās daļās. Tad viena ir tie, kuriem ir pieredze tikai ar valūtas maiņu, un tie patiesi uzskata, ka mēs esam valūtas maiņas punkts, tīkls. Un tad ir tie, kuri nekad pie mums valūtu nav mainījuši, bet tikai pirkuši ieguldījumu dārgmetālos. Zeltu, sudrabu. Okay. Jā, un līdz ar to vienāds izbrīns ir gan vieniem, gan otriem. Gan tiem, kuri maina valūtu, mēs pasakām, ja jūs kādreiz apsverat iespēju ieguldīt zeltā, un tad viņiem ir jūs arī zelta pārdodat, un tad ir otrādi. Tie, kuri, pieņemsim, ar vēlmi fiksēt peļņu, atnes zeltu, pārdot mums atpakaļ pēc kāda laika, kad mēs prasam, vai jūs vēlaties saņemt eiro, vai varbūt diversificēsiet portfeli un saņemsiet izmaksu dolāros, tad viņi kā arī dolāros var. Un tad mums sanāk tāda sava veida cross-marketings tajos brīžos. Bet kopumā jā, jau Latvijā 23 gadus mēs stabili mainām valūtu un esam līderis šajā nozarē Rīgā un arī visā Latvijā kopumā. Un ar dārgmetāliem Latvijā mēs darbojamies jau 20 gadus. Sākums mums gan bija tāds diezgan pieticīgs, jau pārliecinoši kādus gadus 15, pat bišķi vairāk. Mēs esam oficiālie dīleri lielākiem ražotājiem Latvijā un arī vienīgie oficiālie pārstāvi. Jā, un visbiežāk, kad mēs veidojam komunikāciju savos sociālos tīklos, ar dārgmetāliem ir tā, ka cilvēkiem ir stereotips, kad mēs rādām zelta stieņi, tad tur uzreiz sākas komentāri, kur jūs oligarhus Latvijā atradīsiet. Patiesība ir tāda, ka vispirktākā prece Latvijā ir 1 grams. Zelta, jā. Oligarhus mēs neredzam. Jā, ok. Ne, viņi varbūt pērk pa gramiņam katru dienu, tā kā mēs neizstāst. Es pieļauju, ka ne pie mums. Ok, ļoti interesanti. Principā tad skaidrs, ka teiksim, tie pirkumi ir tādi, ļoti vērtīgi, ja teiksim, gan naudas maiņa, gan arī paši pirkumi. Tas nozīmē, ka klienta apkalpošanai pie jums būtu jābūt ļoti lielam fokusam, ļoti lielai nozīmei. Un jūs, laikam, esat arī viens no tiem retiem, kuriem pamatā viss biznesa ir klātienē, ja? Vai jums arī ir attālināti iespējams kaut ko darīt? Ir arī attālinātas iespējas, var gan valūtu iegādāties attālināti, tad kurjeris atved uz mājām vai uz ofisu, kur cilvēkam ērtāk. Tad attiecīgi tā valūta tiek apmaksāta ar internetbankas pārskaitījumu. Arī dārgmetālus mēs piegādājam tāpat. Skaidrs. Tad var netikties klātienē, bet tā joprojām ir apkalpošana. Tieši tā, un es domāju, ka tie pirkumi ir relatīvi vērtīgi. Es pieļauju, ka klienti varbūt arī ļoti prasīgi, un attiecīgi jums ir jāsniedz tas pakalpojums. Jā, par to klientu apmierinātību, teiksim, vai jūs mēriet, kā jūs mēriet, teiksim, cik jums tam lielu nozīmi pievēršiet, kāds ir fokus, ja var, teiksim, šai tēmai pieskārties? Par klientu apkalpošanu runājot, es varbūt gribētu sākt ar ļoti tālu pagātni. Tad, kad vēl naudu šitā skaitīja? Jā, okay. Tieši tā. Es strādāju uzņēmumā 20 gadus. Un brīdī, kad es atnācu uz Tavex, valūtas maiņa Latvijā bija tāds, visiem frāze bija valūtas maiņas kantoris. Man vienmēr tas likās, tas bišķiņ tāds aizskarošs. Kantoris, kā kaktu kantoris kaut kāds. Un ienākot Tavex, Tavex ir Igaunijas uzņēmums. Viņiem ir augsta latiņa klientu apkalpošanā. Ne tikai klientu apkalpošanā, bet vispārībā servisu sniegšanā kā tādā. Un tad
ieraugot to, kā cilvēki skatās uz šo biznesu, kā viņi pozicionē sevi, man vienmēr bija iekšējais, kāpēc kantoris. Bet tad mēs Latvijā bijām tikai 3 cilvēki. Šobrīd mēs esam 50 un mums ir 7 filiāles. Ir tā, ka mēs esam ļoti mainījuši šo jomu. Kā ir, mums ir pat iekšējie stāsti, kā tas bija. Mēs varbūt šo izgriezīsim. Tad pirmajā filiālē mēs mācījām cilvēkus sasveicināties. Valūtas maiņas procesā pirms 20 gadiem mēs mācījām klientus sasveicināties, jo tāds stereotipa par nozari, kad es atnācu, nometu tev banknoti, tu man iedevi un viss, čau. Tur nav nekādas komunikācijas, nav jābūt komunikācijas. Kāpēc, lai mēs komunicējam? Šeit ir valūtas maiņas kurs, tu samainīji, es eju prom. Un tad tas veids, kā mēs šobrīd komunicējam ar klientiem, gadiem ejot, ir izveidojies absolūti savādāks. Un tad, kas bija pirms 20 gadiem, klients atnāk, mēs sakam labdien, un visbiežāk dzirdam atbildē da обмен. Okay, viņi sadzirdēja frāzi labdien, nevis kā sasveicināšanos, bet ka fakts, ka vai jūs vēlaties samainīt. Ja? Bet es domāju, ka tas jau notiek joprojām, un lieliski jūs to dariet. Un patiesībā, kāpēc mēs vispār komplimentu mēnesi esam radījuši līdzīgiem mērķiem, ja teiksim, tas jau nav tikai. Tā nav tikai viena puse, ja tā nav tikai apkalpošana, tas, kas sniedz pakalpojumu, bet arī tie, kas saņem. Ja, teiksim, tā komunikācija ir jauka no abām pusēm, sasveicinās, parunājās, ir tīri cilvēcīgas attiecības, tad viss ir apmierināti. Tieši tā. Un tas ir lieliski, jūs to dariet, jo tas ir tā, atnāc nomet, ja, un sagaida, kas tas tāds ir. Teiksim, mēs jau negribam ikdienā vispār savā cilvēcīgajā komunikācijā kaut ko tādu sastapties. Ja, un tā kā brīnišķīgi, ka jūs to dariet, un es teiksim, varu tikai piekrist, ka tas tiešām ir ļoti mainījies. Teiksim. Ja es domāju, ka agrāk, kas bija apmeņķis vai kantors, ja kā to visu uzskatīja, protams, tagad tā vispār pilnīgi, tas man liekas neiedomājami, kaut kādā tādā veidā, ka kaut kas tāds varētu notikt. Un, es domāju, pilnīgi piekrīt, ka jūs to esiet mainījuši, to visu to vispār uztveri, sapratni un jā. Jā, ok, es pārtraucu. Tad tas stāsts, kā virzījās, tad varbūt atceraties, bija Latvijā laba servisa mēnesis, marts tāda iniciatīva bija. Mēs tajā piedalījāmies katru gadu, un tad mūsu kolēģi, citi valūtas maiņas pakalpojumu sniedzēji, vienmēr tā, nedaudz tā negatīvi iesmēja par to, ka, ko jūs ar tiem smaiļikiem tur, ko jūs tur spēlēties, priekš kam tas ir vajadzīgs. Un tajā brīdī tur tā bija milzīga laime mūsu darbiniekiem saņemt labus vārdus. Un, ko mēs vērojam, tad komplimenta mēneša iniciatīva, manuprāt, tas ir tāds turpinājums pazudušiem marta labas servisa mēnesi. Mēs to nekad neesam slēpuši. Tas tā ir, tāpēc, ka arī mums tas patika, kā notiek labas servisa mēnesis. Un tad bija žēl, ka viņš vienkārši pazuda. Un tas bija tāpēc, kāpēc mēs vadām komplimentu mēnesi, varbūt mazliet savādāk, atšķirīgāk, bet ideja jau tā pati. Ja? Ideja tā pati runāt par labu servisu. Ja? Tagad ir dažādi digitāli kanāli, mēs to varam tehnoloģiski varbūt vieglāk realizēt, ja? un tur nianses, bet principā tas ir kaut kādā. Mums nav nekāda saistība ar to iepriekšējo pasākumu, bet mēs esam priecīgi, ka mums izdevās viņu tā kā atjaunināt un šo tēmu tā kā uzturēt joprojām. Ir interesants fakts. Mēs laba servisa mēnesī piedalījāmies, manuprāt, vismaz 5 gadus ilgi. Un tad bija tāda bišķiņa nostalģija katru gadu, kad bija marts. Darbiniekiem, kuri strādā vēl no tiem laikiem, viņiem vienmēr bija marts, kad mums klienti rakstīja, cik mēs esam jauki. Mums bija kaudzes ar tām atrakstītām lapiņām. Ja? Un tagad likās, ka būs aprīlis un būs ar tikpat lielu sparu, ka viņi būs priecīgi. Labi, tagad šobrīd tas ir digitāli, bet mēs ik rītu mums ir tāds kopējais darbinieku čats. Mēs, lai padarītu dienu jaukāku, kopējam iekšā no tās komentārus, no tā reporta sadaļas. Un pamanīju, ka
kad bija lapiņas, lapiņas bija daudz vairāk nekā bija komentāru. Un tad es prasīju darbiniekiem, kā jums šķiet, kāpēc. Jo ideja bija tāda, ka mēs uzrunājam noskanētu QR kodu. Bet tas bija pats sākums, kad pirmā nedēļa. Tad lielākoties mūsu meitenes teica, ka kā tā uzprasīties uz komplimentu? Kā es varu teikt, lūdzu, izsakiet komplimentu. Viena lieta bija uzprasīt, vai jūs varat uzrakstīt vienkārši, ko jūs par mums domājat. Bet tur ir rakstīts kompliments. Tas ir kā sievietei pateikt, vai es šodien izskatos labi. Jā, tas bija tāds nedaudz tāds bremzējošais triggeris. Bet mēs izrunājām visu un pateicām, ka šo noteikti tā nav jāuztver, un tad aizgāja labi. Jā, jo... Var noteikti teikt atsauksmi, bet kāpēc komplimenti? Tāpēc, kad mēs tā kā ļoti gribējām, lai tas ir pozitīvi. Visu uzstādījums ir pozitīvi. Jā, protams, arī nav jau tā, teiksim, ka vienmēr tie ir tikai labi vārdi. Ja, protams, teiksim, ir neapmienāti klienti. Es nerunāju tieši par jums, bet kopumā, teiksim, jā, tā kā ir diezgan daudz, teiksim, kādas kritikas, un bet komplimenti tāpēc, lai mēs to uztveram pozitīvi, lai mēs arī kā sabiedrība mazliet mācāmies komplimentēt. Tādā ziņā, ja es saņemu labu pakalpojumu, kāpēc lai es viņu nepateiktu paldies vai forši, jūs man labi apkalpojāt. Ja? Tas bija veids, kā mēs varam to iet ar tādu pozitīvu uzstādījumu, pozitīvu virzienu. Bet man prieks, ka jūs dalāties tiem komentāriem ar darbiniekiem, un tas arī viņus, protams, iedvesmo. Ja? Un tas arī ir, teiksim, tā ir vēl viena šķautne, ja? Kad tā ir iespēja sadzirdēt, ja? Ko par teviem saka. Labas lietas, varbūt kā es netik labas, un ja netik labas, tu labojies, ja tu dari to labāk, un savukārt labās ļoti, ļoti iedvesmo. Tas ir viens no mērķiem. Man prieks, ka jūs to izmantojat, dalieties, un kad darbinieki arī to arī zina. Ja mums arī šogad, mēs salīdzinot ar pirmo gadu, mēs šogad pamēģinājām, kad mēs varam tehnoloģiski uzreiz jau dot momentāli to komentāru, tikko viņš ienāk. Tā jūs viņu redziet, jā, un tu jūs viņi varētu šīs bija ļoti forši, jā. Tad mēs arī varējām sasaistīt ne tikai filiālis, bet arī pat darbiniekus. Tur pat vārdus rakstīja iekšā cilvēki. Jā, protams. Bet jūs tā nedaudz uzsverāt, ka varbūt jums nav tie negatīvie. Protams, ka negatīvie ir. Negatīvie ir visiem. Un mēs tos negatīvos es pati vērtēju pozitīvi. Negatīvais komentārs, sūdzība, tā ir pirmām kārtām vienmēr iespēja attīstīties. Attīstīties uzņēmumam, labot kaut kādas kļūdas, ko mēs esam pieļāvuši, un arī komplimentu mēnešu ietvaros mums ir, ja es pareizi atceros, 40 diezgan negatīvi komentāri. Lielākai daļai var piekrist, cilvēks ierakstīja, stāvēja ilgi rindā. Saprotams, jā. Tā ir. Es ticu, tas varētu būt nepatīkami. Viņš varbūt steidzās, mums veltīja vairāk laika, nekā viņš bija plānojis. Un tad bija tā neizpratne. Mani apkalpoja ļoti ātri, bet es stāvēju rindā 20 minūtes. Kas tad jums tur bija? Kāpēc man ātri, viņiem tik ilgi? Jā. Un mēs varbūt tādā griezumā nekad nebijām par to aizdomājušies. Un tagad, kad mēs paši jūtam, ka kāds darījums ieilgs, nākamais cilvēks, kurš gaida rindā, mēs vienmēr viņam tagad pasakām. Piedošana, ka tik ilgi tur bija sarežģīts darījums. Tas uzreiz atvieglo. It kā vienkārši lieta, mēs nebijām par to domājuši nekad. Viena lieta, kad tev klients uzreiz pasaka to negāciju, ka viņš nav apmierināts, ka viņš gaidīja. Bet bieži vien mēs latvieši esam tādi. Mēs noklusējam, pēc tam kaut ko uzrakstam. Tieši tā ir, jā. Tā ir. Jo es pilnīgi piekrītu, tas, teiksim, ka tie negatīvie komentāri, ka viņus var ļoti pārvērst, tādā restīvi kaut pozitīvi, ja, teiksim, pirmkārt, teiksim, ja mēs sadzirdam klientu, mēs varam viņu sāpi atrisināt, un tad, ja, teiksim, viņš ir varbūt kaut kādā brīdī bijis nelīdz galam apmierināts, bet viņš ir sadzirdēts un viņa sāpi ir atrisināta, tad, principā, ļoti daudzos gadījumos viņš ir daudz laimīgāks vai, teiksim, daudz lojālāks jums nekā bija viņš pirms tam. Absolūti. Ja, Absolūti. Tā ir manā uzskatā pareizi sapratni un pareizi veids, kā to tulkot un kā to strādāt. Varu izstāstīt vienu drausmīgu kļūdu. Pasen bija, bet šīs ir tās paudzēs jau. Finanšu sektorā, jā, mums
mums, bankās, visur ir procedūras. Bet kamēr tajās procedūrās kaut kur ir cilvēks, kļūdas būs vienmēr. Protams. Tas ir cilvēciskais faktors. Ne tikai kādam klientam var būt slikta diena, darbiniekam arī var būt slikta diena. Viņš var būt noguris un neapzinoties kaut kādu kļūdu viņš pieļauj. Nu, mums bija tā vienreiz atnāca sieviete nopirkt palielu summu savam ceļojumam. Ceļojums bija uz ļoti eksotisko valsti. Un tad ir tādas divas valūtas, Maurīcijas rūpijas un Malaizijas ringiti. Līdzīgs, jāsaka. Kods valūtai atšķirās par vienu burtiņu. Bija vēls vakars, izsists bija pareizi, izsniegts nebija pareizi. Okay. Es varu iedomāties tālāko stāstu. Tiešo reisu no Latvijas uz to valsti nav. Bet paveicās, ka sieviete darījuma laikā mēs konstatējām uzreiz, skaitot naudu, mēs konstatējām, mums neiet, skatāmies kamerās, jā, redzam drausmas. Viņa steidzās, un klienta apkalpošanas speciālists saka, viņa minēja, ka par lidostu Rīgu. Es zinu, ka minēja par lidostu Rīgu, no Rīgas, ka no Rīgas izlidos. Bet kad? Šodien, rīt vai pēc 2 nedēļām? Okay. To mēs nezinām. Mēs 3 dienas bijām lidostā. Okay. Mēs viņu dabūjām. Ok, super. Varētu būt, ka viņi bija pārsteigti. Viņi nezināja, ka mēs kļūdījāmies. Es pieļauju, jā. Un tad klientam bija šoks par to, kāpēc vispār jūs šeit esat. Mums bija kauns tajā brīdī, kad mēs kaut ko tādu izdarījām, pieļāvām tādu kļūdu, bet vienlaicīgi mums bija patiesa laime, ka mēs izglābām to situāciju. Vairāk par 10 gadiem ir pagājis. Šī ir mūsu pastāvīga kliente. Nu, jau viņa pati vada grupas. Visas grupas ir mūsu klienti. Tas ir tas stāsts, ka tas negatīvais, tu izdari visu, lai savu kļūdu pārvērstu tajā, lai klients izprot, kāpēc piedot un vēl paliek lojāls. Jā, precīzi. Un viņš arī saprot. Un, teiksim, arī mūsu pieredzē mēs redzam, ka cilvēki jau saprot. Teiksim, tīri cilvēcīgi saprot, jā, ja pušā kļūdīties. Galvenais ir izsināt, jā, un teiksim, te risinājumi būtu dažādi, bet ja tu dienas beigās viss ir atrisināts un tu saproti, ka risinājumi un tā tālāk, jo tad viss ir kārtībā, jā, viņš ir lojāls un tieši tā kā jūs sakiet, teiksim, 10 gadu vai vairāk viņš joprojām ir klients. Un tas iegūms tajā, ko jūs varbūt iztērējāt, teiksim, stāvot lidostā, tas noteikti nebija viegli, es pieļauju, jā, un mēģināt viņu atrast. Bet iegūms, domājams, daudz lielāks pēc tam nekā varbūt tajā brīdī pievarot acis un teikt, nē, labi, ka viņam kaut kā tiksim galā. Ok, super, man prieks dzirdēt tādus, varbūt vēl kāds stāsts, jā, kaut kāds šāds līdzīgs. Nu, varbūt mēs tālāk runāsim un kaut kas uzpeldēs, jo mums patiešām ir daudz stāstu. Un, es melošu, ja es teikšu, ka tā bija vienīgā reize, kad mēs pieļāvām kaut kādu kļūdu. Nevienmēr kļūdas ir naudas izteiksmē, jā, varbūt vienkārši kļūdas, kad notika kaut kāda lost in translation. Kaut kāda komunikācija tāda, ka mēs domājam vienu, cilvēks saprata savādāk, un dēļ tā veidojās kaut kāds pārpratums, konflikts, un tad tas konflikts mums ir jārisina. Pilnmēnešus neviens nav atcēlis. Arī. Nē, protams, jā. Un patiesībā, kad bija Ukrainas kara sākums, mēs bijām vienīgais uzņēmums, kurš bēgļiem mainīja Ukrainas grivnas. Pie tam tas mums bija tāds sava veida labdarības projekts. Mums nebija, kur grivnas realizēt. Mēs katrai ģimenei tad nodefinējām tādu slieksni, cik daudz mēnesī mēs esam gatavi viņiem samainīt. Un tajā brīdī mēs rēķinājāmies ar to, ka varbūt tie papīrīši paliks par piemiņu mums. Ja? Bet veiksmīgā kārtā dari labu un viss atnāks. Tad veiksmīgajā kārtā vēlāk mēs visu samainījām. Un tad mums bija sapulce ar darbiniekiem. Mēs zinājām, kādas būs plūsmas filiāles, kas tas pilnīgi noteikti traucēs mūsu ierastai darba gaitai. Bija sapulce, prasījām kopsapulce ar visiem darbiniekiem, prasījām, vai jūs esat gatavi tam, ka mēs iesaistamies šādi.
visiem bija 100%, protams, jāpalīdz. Un tad mēs zinājām, ka būs grūti, bet mēs nezinājām, cik grūti tas būs. Tas gads bija trakākais gads. Emocionāli tas bija trakākais gads, jo tie cilvēki, kuri ir atbraukuši no Ukrainas, kuri ir karabēgļi, viņi nenāca tikai samainīt savu naudu. Viņi nāca ar saviem stāstiem, kuri ir smagi stāsti. Tu nevari pateikt, man vajadzēja tikai samainīt, tāpēc lūdzēju prom, dodies. Mēs klausījāmies. Ne visi tikai stāstīja, kāds bija to iekšējo trauksmi. Cilvēki izdzīvo ļoti dažādi. Kāds raud, kāds smejas, kāds ir agresīvs. To visu mēs piedzīvojām filiālēs. Un, bija tā, ka mums vajadzēja piesaistīt psihologus gada beigās. Šis ir tās dokumentālās filmas stāsts gan izvēle principā par to, ka, cik tas ir, cik tas patiesībā... Bet tas viss ir par klientu apkalpošanu. Tā ir pieredze klientu apkalpošanā, un tad no katras tādas pieredzes kaut kādus secinājumus mums ir jāizdara. Viennozīmīgi. Jā. Un man šķiet, es klausījos vienu no iepriekšējām intervijām, un tad tur bija jautājums par klienta apmierinātību kā tādu, kas tas ir, kas ir tās pamatā. Tad Taveks kā uzņēmuma nostāja un visas tavas grupas nostāja ir tāda, ka klienta apmierinātību neveido tikai cilvēks, ko mēs liekam frontlainā. Viņš ir cilvēks, kurš runā uzņēmuma balsī. Viņš runā tā, tik labi, cik labi viņš jūtās uzņēmumā. Un līdz ar to un ne visi darbinieki var strādāt frontlainā. Daži var būt absolūti perfekti cilvēki back-office'ā, taisot kaut kādas atskaitas, nezinu, mārketingā, veidot vizuāļus, bet klienta apkalpošanā viņi būs absolūti ne savā vietā. Tur es pilnīgi piekrītu, un teiksim tā, mana profesionālā darbība un ikdiena principā ir tieši saistīta ar tas, ko sauc par customer experience un employee experience, un viņas tāpēc arī nav īpaši daudz nodalīts, jo principā viņas ļoti saistītas. Un tieši tā, teiksim, priecīgi, laimīgi, apmierināti darbinieki tieši korelē ar priecīgiem, laimīgiem klientiem. Un pilnīgi precīzi otrādi. Un tāpēc arī mēs arī dažkārt sastopamies uzņēmumiem, kad darbinieki ir noguruši, nelaimīgi. Un skaidrs, ka ja viņš iekšē nejūtās labi, kā tu vari starot gaismu un būt pēc visiem jauks, ja principā tu saproti, ka izdedzis, vai tur man to sabārs vai vēl kaut kas. Un tās ir ļoti, ļoti cieši saistītas lietas, un lai kā mākslīgais intelekts, protams, viņš nāk un tā tālāk, bet tas vienmēr paliks. Un tas, ko jūs sakiet, tā klienta pieredze, tā nav tikai viena cilvēka performance pie lodziņa, teiksim, bet tas ir sākot no tā, kā viņš jūtās uzņēmumā, un arī daudzām citām lietām, ko uzņēmums, kādi viņa procesi, ko viņi dara, un arī kā viņi paskaidro tam pašam cilvēkam, un tā tālāk. Ja tas ir ļoti, ļoti, ļoti plaši, bet super, ka jūs par to domājat. Un super, ka jūs par to runājat, jo es esmu priecīgs, jo tas vairāk izskan, jo vairāk par to runā, jo tas lēnām liekas kopā, mēs kopumā šajā sfērā paliekam labāki, kas ir tās mūsu lielais nākotnes mērķis. Varbūt varam nedaudz par tehnoloģijām, vai tās kaut kādā veidā ietekmē, kā jūs to redzēt, es jau pieminēju to mākslīgo intelektu, kas mākslīgais intelekts laikam tieši klientu apkalpošanas sfērā attīstās visstraujāk. Dažāda veida boti, atbalsta risinājumi, vai jūs tos izmantojat, kā jūs par to tēmu skatieties. Varbūt ir svarīgi palikt tikai pie cilvēciskā faktora, vai to vajag miksēt vai nē. Tas, ko mēs redzam, varbūt ir vērts nedaudz pieminēt, kāda ir mūsu klientūra, kādi cilvēki pie mums nāk. Kopš Covid laikiem patiesībā es pieļauju, ka kaut kādiem uzņēmumiem Covid nebija tas labākais laiks. Mums Covid arī bija tāds turbulents laiks, bet vienlaicīgi Covid mums deva tādu izrāvienu, attālināto pasūtījumu ziņā. Pirms Covid, kad mēs teicām, ka mēs varam piegādāt dārgmetālus uz mājām ar apdrošinātu piegādi,
ar kurjeru, tomēr cilvēkiem bija skepse, ka kā es, pieņemsim, es tiešsaistē izvēlos kaut kādu tur stienīti 10-gramīgo, es viņu neredzu, tā ir bilde datorā, es pārskaitu naudu un tad gaidu, atvedīs, neatvedīs, īsti. Drošāk, kad es atnāku uz filiāli, palūdzu paskatīties, paturu rokās, redzu zelts, certifikāts ir, pērku un viss labi. Un man ir iekšējā pārliecība, ka viss ir labi. Nu, tad Covid ielika mums tādos rāmjos, kad bija brīži, visi mēs atceramies, kā tur bija, ja? Kad šā pakalpojumu mēs sniegt klātienē nevarējām. Un tad, ja klients vēlās iegādāties zeltu, viņam nav citas alternatīvas, kā piegādāt, attālināt, pasūtīt. Un tad pamazām, tā gada laikā mēs nonācām pie tā, ka pa 30% mēs palielinājām no kopējā pūla. Tieši bet teiksim, cik jums piegādas attālināti. Pēc Covid, teiksim, cik tas, ja drīkstat teikt, teiksim, cik sastāda, pieņemsim tās attālinātās piegādas? Joprojām tā ir ap kādiem 30%. Es nerunāju par apjomu, es domāju par skaitu. Ja? Jo tomēr nav tā, ka cilvēks pērk, ja ir scenārijs tās, ka ir pārdots kaut kāds nekustamais īpašums, un tur notiek darījums par lielām summām, kad ir 10,000 eiro, tad tur mums pašiem ir tā, ka mēs labprāt redzētu to cilvēku klātienē, jo tur atkal ieslēdzas krāpniecības riski. Vai tas cilvēks patiešām ir kaut ko sūtījis? Tad tur mēs tiekamies klātienē, bet kaut kādi darījumi, kuri ir tur summās līdz 3,000 eiro, notiek attālināti bez nekādām problēmām. Mums ir klienti, kurus mēs nekad dzīvē neesam satikuši. Lojāli klienti, ar kuriem mēs runājam telefoniski, sarakstamies e-pastos, bet viņi dzīvo kaut kur, pieņemsim, Ventspilī, Liepājā, kur mēs neesam. Tas, ko mēs arī novērojam, ka paaudzes, teiksim, tagad ir jaunā paudze, kurai nepatīk tik daudz, teiksim, tās klātienes sarunas, viņiem daudz patīk, teiksim, čatos sūtīt, un tas arī virz uz to, ka, teiksim, ka tām tehnoloģijām ļoti jāpielāgojas, jo jauniešiem nepārāk patīk runāt, viņiem patīk čatot, un tad attiecīgi, teiksim, vai jūs ar to arī sastopaties, vai nē, vai tas varbūt jums ir raksturīgi? Mums bija izveidots chatbots 2 gadus. Es biju nedaudz skeptiska par to. Tomēr bija brīdis, kad liela darījuma apjoma dēļ mēs nevarējām bez tā iztikt. Mums vienkārši nebija tik daudz telefonu, pat cik daudz bija zvanu un likt cilvēkiem gaidīt, kā dažreiz mēs nevaram sazvanīt kaut kādu valsts pārvaldi, tad pa pusstundai mēs gaidām. Tas ir nepārāk patīkami klientiem. Līdz ar to ieviesām to čatu. Sākumā čatā sēdēja mūsu darbinieki, kuri varēja atbildēt uz visiem jautājumiem. Un tad bija izveidotas arī ar AI palīdzību tās automatizētās atbildes. Mēs pamanījām, kad iesaisti palika zemāka. Tieši dēļ šīs. Ar AI, tad ar tiem automatizētām atbildēm. Un tad vienu vakaru bieži vien cilvēki, kuri ir top managementā uzņēmumos, vakaros kaut ko padara tomēr. Kaut ko tādu nestandartu. Parunājās, jā. Es domāju, ieslēgšu čatu. Man ir piekļuve, es varēju pieslēgt, ieslēdzu čatu, un tur raksta, labdien, atslēdzu funkciju automatizētajām atbildēm, domāju, rakstīšu pati. Labdien, frāze, tu taču esi bots, vai ne? Es domāju, vai cik labi. Nē, neesmu. Un tad es vairs neatceros to jautājumu. Tur bija tik piņķerīgs jautājums, ja tu neesi bots, tad atbildi man. Un tur 100% tas jautājums bija tāds, uz kuru bots neatbildētu. Jā, un tad es atbildēju vispār ļoti cilvēciski, ka es patiesi apbrīnoju jūsu izdomu. Šīs ir kolosāli, un tad raksta, vari neatbildēt, paldies. Tad man jautājums ir šāds. Tā, manuprāt, ir kolosāla pieredze, kas pierāda, ka neapšaubāmi mums ir jāizmanto tehnoloģijas. Tās padara mūsu ikdienu ērtāku,
Tas padara arī, ja mēs skatāmies no uzņēmuma skata punkta, ātrāks darbs, mazāka darbinieku kapacitāte pat ir nepieciešama. Viss laiks, jā, tieši tā. Jā, bet klienti, viņi joprojām grib komunicēt ar cilvēkiem. Jā, šis ir interesanti, jo tas, ko mēs arī redzam, teiksim, bet tas lielā mērā balstās tajā, kad tajā viņa pieredzēja, ka viņai šo botu palīdzību kaut kādā laika posmā, visbiežāk neatrisina šo jautājumu. Jo, teiksim, tur tas, ka, teiksim, ir šie saucamie boti ar izveidotiem scenārijiem, viņi ir ļoti limitēti savā atbilžu iespējā, un tad agrāk vai vēl viņš atdurās par to, ka viņam vajag cilvēku pretīm. Un tad, teiksim, ja šī limitācija, tad ir slikta pieredze, un skaidrs, ka principā viņi vairs nav gatavi, jo tu zini, ka tas 3 reizes prasīs, tāpat tu beigās jau, un tad tu gaidi, un tā nav laba pieredze. Šobrīd mākslīgais intelekts ļoti to maina, ja, teiksim, un tieši klienta apkalpošanā. Tā kā, redzēs, vēl pāris gadi, un es domāju, ka būs tā, ka bots spēs tiešām visu izstāstīt, pastāstīt, un viņi jau lielā mērā šobrīd jau to var. Par mākslīgo intelektu runājot, man 9. klasē dēls iet. Viņš ir tāds uz IT vērsts. Un viņam iekrita eksāmenā vai kaut kādā darbā jautājums par AI pielietojumu. Bija tā, ka viņš stāstīja par nākotnes profesiju, un tad skolotājs, tas pedagogs, kurš pieņēma to kontrolu darba eksāmenu, uzdeva jautājumu, kā tu redzi ar mākslīgā intelekta palīdzību, cik ātri mēs tiksim līdz tam, ka kaut kādas profesijas tiks izslēgtas. Jā. Un tad viņš, kurš savus chatbotus veido, saka, tas viss būs, bet humanizēts šīs viss tik ātri nebūs. Tas, protams, ir jautājums. Es gribēju tādu labu salīdzinājumu nesen, kad no brīža, kopš cilvēks iemācījās lidot, vispār tā kā spēt pacelties, līdz uzlidošanai kosmosā pagāja 60 gadi. 60 gadi, kopš un tas bija pie tā laika tehnoloģijām. Ja mēs tagad iedomājamies, šī laika tehnoloģijas, tie laiks brīži ir daudz īsāki, attīstība vienkārši ir fantastiski. Tā kā grūti pateikt, ja, tas ir tā ļoti interesanta tēma, kam sekot, kurā būtu iekšā, jo mēs skaidrs, ka tas ietekmēs, protams, profesijas, ja neušaubām. Protams, daudz diskusijas, kādas pazūd, kādas rodas vietā, cik būs daudz, teiksim, kurš tās būs, tie ir, tas viss vienmēr spekulācijas un minējumi, bet arī jau šobrīd redzam, kad tas aizstāja, un arī tieši klienta apkalpošanā, protams, tas ļauj darīt ātrāk darbu. Tas nozīmē, ka mums ir mazāk vajadzīgi cilvēki šajā jomā, ja, un, teiksim, tas, ko sauc par pirmā līmeņa, otrā līmeņa atbalstu, kur bieži vien iesaistās cilvēki, tad tur šobrīd, teiksim, tie boti diezgan labi tiek galā. Bet mēs aizgājām pārāk tajā tehnoloģiskajā darā, un laikam tas ir mūsu formāts, mazliet mums spiež kaut kādā rāmī. Mans jautājums, teiksim, varbūt jūs varat iedot nedaudz tādu pamudinājumu, jo jūs jau pieminējāt par komplementu mēnesi, teiksim, kā tas ir jums palīdz saņemt komentārus attiecīgi, kā to strādāt. Varbūt ir kādi vārdi pamudinājumam, restīvi, ko jūs teikt citiem, vajag, nevajag, kāpēc, restīvi, vai jūs... Vai ir vērts piedalīties? Jā, tieši tā, jā. Viennozīmīgi vērts. Viennozīmīgi vērts, jo tas ir salīdzinoši viegls veids, lai cilvēki saprastu, ka viņi ir novērtēti. Es teiktu, ka īpaši tas ir svarīgi tādā uzņēmuma vidē, kur gadiem ejot ir izveidojusies situācija, kad priekšnieks nevar pienākt un pateikt, tu esi tik foršs. Ir uzņēmumi, kur ir tik korporatīvi, ka kaut kā nokāpt no tām debesīm dažreiz ir grūti. Jā, kā ir. Jā. Kur es esmu un kur esi tu? Tad komplimenta mēnesis ir izcils veids pateikt frontline darbiniekiem, vai ja tas ir loģistikas uzņēmums, tad tiem atbalsta cilvēkiem, ka viņi ir forši un ka darbs, ko viņi dara, ir patiešām vērtīgs, ir novērtēts, ir pamanīts. Okay, tas ir šauba nav par to. Šī ļoti interesanta šķautne, teiksim, par to vadību, bet es piekrītu, jo skaidrs, ka jo liela korporatīva uzņēmuma ir sava hierarhija, īpaši, teiksim,
vadītājs, nezinu, tur 20 plus gadus, un savukārt darbinieks ir jā, varbūt īsu laiku, un tur, protams, vadītājiem ļoti jāmācās, lai kaut ko tādu spētu, un tas nav vienkārši. Ok, forši, man prieks, ka mēs varam arī tādā veidā palīdzēt, un paldies. Man ļoti patīk saruna, man liekas, ka bija ļoti, ļoti interesants tēmas, mēs pieskārāmies īpaši ar visiem šiem gadījumiem, un tā, man liekas, ir, teiksim, pavērām mazliet tādu priekšskaru, kas notiek šajā sfērā, kas saucās valodas maiņu, un ne tikai, ja, jo es domāju, ka cilvēkiem ir ļoti maz informācijas par to, kā tas viss notiek. Super. Mīši, paldies. Un tad jau, jā, gaidīsim atkal kādā citā komponentu mēneša gadā, un tad jau atkal papļāvāsim plašāk. Paldies. Paldies jums.